Ekspedīcijas 4. diena. Mēs meklējam un atrodam Imanta Ziedoņa 10 skaistākās vietas Latvijā. Un šodien esam Tērvetē. Tērvetē Imanta ieskatā ir skaista, ļoti skaista vieta, bet vēl bez tā šeit ir arī dzīvojis viens no Latvijas ķēniņiem Namejs. Un pēc Nameja Gredzena mēs atpazīstam latviešu visā pasaulē. Jā, protams. Un šeit ir arī dižgara dzīves vieta, Anna Brigadere. Šeit ir dzīvojuši šajā mājā Sprīdīši. Un tas, kas varbūt noteikti būtu jāzina katram latvietim, izcilais darbs Sprīdītis, Luga, Maija un Paija, bet Imantam Ziedonim visvairāk patika grāmata Dievs, daba, darbs. Kas par šo grāmatu ir jāzina? Tādas 3 lietas cilvēka dzīvē, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Pirmais ir šī garīgā komponente, kas ir tas, kas ir mūsu Dievs, kam mēs ticam, atrasties šajā garīgajā vertikālē, un ļoti nozīmīgas ir vērtības. Ja tā vērtību sistēma, pie kādām mēs pieturamies, latvietim daba ir ļoti, ļoti svarīga, un tas latviskais nāk no visas tās dabas. Mēs jau runājam diezgan bieži arī par tādiem senču kultiem, un mēs esam, man liekas, valsts, kurā visgarākās brīvdienas ir Jāņi. Un visi latvieši Jāņos nesās pie dabas, no kurien ugunskuras. Un Imanta ieskatā darbs ir cilvēka tādi, kā viņš saka, ceļa stabi. Ja tu izstāsti par darbiem, ko tu esi izdarījis, ja, tas parāda tavu to vērtību, kam tu vispār dzīvē dari. Jā. Ko tu esi izdarījis, Dāmandi? Oi, ļoti daudz, un ko es vēl izdarīšu. Ja? Manāk prātā doma, ka Sprīdītis ir, zinām, mērā tā kā mazs cinītis, un ir tāds teiciens, ka mazs cinītis gāž lielu vezumu. Un nāk paralēlis, ka mēs daudz šai pasaulē dzīvojušie jūtamies kā tādi mazi cinīši un nezinām, ko ar šo pasauli darīt. To var arī pārnest uz Latviju. Latvija arī nav pārāk liela un arī kā tāds mazs cinītis, un mēģinām atrast savu vietu lielajā pasaules 200 valstu starpā. Un atnākt beidzot mājās. Mēs aicinām visus Sprīdīšus, kas ir aizgājuši laimi meklēt. Mēs kā vēja māte, nākat visi mājās, nākat mājās, visi Sprīdīši, nākat mājās. Un kopā mazie cinīši sapulcēsimies un gāzīsim lielo vezumu. Tērvetes koku pils, manuprāt, ir īstā vieta, kur mēs varētu mazliet parunāt par Zemgales vecāko vai ķēniņu, vai kā vecajās kronikās raksta Reks, kas nozīmē karalis, Nameju vai Namejsi. Tad mēs šodien satiekam vienu no mūsu Latvijas ķēniņiem. Nameja Gredzens izsaka visu, redzi uz rokas Nameja Gredzenu, tātad esi latvietis, un man arī ļoti bieži ir bijis, ka kādos ārzem ceļojumos es sēžu un redzu, ka pie blakus galdiņa ir vīrietis, kurš mierīgi dzer aliņu ar Namejas, pagriežos un saku sveiks. Priecīgs, jā, sveiks. Manuprāt, tas laiks, kad vācu bruņinieki ienāca šī teritorijā šiem ķēniņiem. Mēs vakardien bijām pie Lamēķa, šodien Namejsis, būsim arī šodien pie Visvalža un Tālivaldes, un arī runājām ar Kaupo. No vienas puses it kā šķiet, ka tiek ienesta kristietība, kas kaut kādā ziņā ir vērsts par mīlestību, ja? Un no otras puses tik traģiski šī baltu tautiņām, kuras faktiski ķēniņi iet bojā, un mēs nonākam verdzībā. Un man liekas, ka tas ir tāds varbūt labs pārdomu brīdis vienmēr par to, kādas tad ir tās mūsu saknes un kas notiek šodien. Tad, kad es lasīju Garlība Merķeļa latviešus un atlasīju viņa citātus no viņas rakstītajām grāmatām, es sapratu tādu vienu fundamentālu lietu, ka mēs esam paši mazliet sev uzlikuši to verdzības nastu. Mēs bijām dzimtcilvēki. Un tāpat laikā, tad, kad atcēla dzimbūšanu Latvijā 19. gadsimta sākumā, mums nebija nekā, ne zemes, tikai uzvārds, faktiski brīvība. Un 200 gadu laikā mēs esam sasnieguši valstiskumu, augstskolas, muzejus, paši savus zemi, paši savus biznesus. Laika posms 200 gadi ir ļoti, ļoti īss. Un, manuprāt, mums kā latviešiem, kā šeit Latvijas iedzīvotājiem, ir ļoti, ļoti jāsaprot tas un jālepojas ar to. Un tas nozīmē, ka mums vienīgais, kas atliek, drosmīgi darīt. Iet uz priekšu un drosmīgi darīt. Brīvībā. Es piekrītu. Manā dzīvē, kā es viņu saucu Namejs, ienāca caur citu cilvēku. Viņa vārds Laimons Purs. Manuprāt, bija 2 grāmatas. Viena no viņām saucās Degošais pilskalns, un otru es neatceros. Man liekas, ka bija 2 grāmatas. Un no tām es ieguvu pirmo tādu
savas bērnības un jaunības saskari ar Latvijas vēsturi, un arī tā man rosīja tādu, kā mēs tad dzīvojām un kā mēs cīnījāmies par savu brīvību. Un saskaņā ar to grāmatu, nezinu, vai vēsturi to apstiprina, mammai tēvs bija viesturs. Es to saku, Laimons Purs tā saka. Jā. Manuprāt, mūsdienās, lai mēs neejam tādā mankultismā, kad mums ir viss vienalga, mums neinteresē Latvijas vēsture un saknes un identitāte, ir kopt šīs dižgaru, ķēniņu un skaistās vietas, cienīt tās, un caur šo cieņu un cienīšanu mēs arī cienam sevi kā identitātes un sakņu tādu kopumu, un no tā izriet arī savstarpējā cieņa. Jā. Un man liekas, ka šodien mums tā ir ļoti, ļoti nepieciešama savstarpējā cieņa, lai mēs nāktu kopā un drosmīgi darītu. Tad braucam 2 stundas, un, manuprāt, mēs varētu sajust kādas sajūtas iz atmiņu lādes, vai tev nākas sirdī un prātā? Jā, man vienmēr cilvēki jautā, bet kā tas bija draudzēties ar Ziedoni? Jā. Es uz to draudzību tā skatos ļoti, jālieto vārds skaisti un neticami, un pats jau tas neticamais fakts, ka Imants Ziedonis, viņš grib, viņam acis deg, ka viņš grib būt biznesmenis. Tad mēs satiekamies Vērmaņdārzā, viņš man uzaicina dzert kafiju, mēs aizējam uz kafejnīcu, viņš uzreiz nopērk melnas kafijas, 2 mazus balzāmiņus, apsēžās un prasa, kā tevi sauc? Es viņam sāku stāstīt, kā man sauc un ko es daru un kāds biznes man ir un ka es esmu uztaisījis biznesu. Viņš tagad to visu klausās un viņš saka, tu zini ko? Es visu mūžu esmu gribējis būt biznesmenis. Man nav sanācis, viņš saka, man nekad nesanāk. Un es saku, Ziedoņkungs, bet jums labi sanāk rakstīt un tā. Viņš saka, es it neko nemāku, bet es gribu būt tautsaimnieks un biznesmenis, un viņš man mēģina pierunāt. Un es viņam saku, ka varbūt tas izskatās no malas tā jauki, vai ne? Bet vispār jau tas biznes arī savu garoziņu. Bet viņš man saka, Žanet, es tev aizvedīšu uz Latvijas 10 skaistākajām vietām. Mēs nopirksim tur muižas, uztaisīsim turisma aģentūru un sauksim visus pasaules cilvēkus uz tām muižām. Un muižas sauksies skaisti. Un mēs izveidojām turisma aģentūru Joran, tavs ceļš. Viss mārketinga koncepts un kā tas izskatās ir Ziedoņa veidots. Viņš pilnīgi iedegās, ja? Viņam acis spīdēja un viņš ir mārketings un kā tur darīt, un kā viņi brauks, un kā tas notiks, vai ne? Tā mēs pavadījām kaut kādu brīnišķīgu laiku, skrienot pa Latvijas skaistākajām vietām un meklējot un pērkot tās muižas un viss tas biznesa plāns un viss. Un tad notika 2 lietas vienlaicīgi, ļoti sarežģītas lietas, kur pārvilkt krustu šai brīnišķīgai idejai. Bija 8. 9. gada krīze, pilnīgi viss aizgāja pa pieskari, bet turisma aģentūra izdzīvoja un Imants saslima. Viņš saslima tā, ka, es atceros, es biju aizgājis pie viņa uz slimnīcu, viņš gulēja reanimācijā. Man jau bija tādas domas, ka jāatvedās. Tu redzi, vai ne, ka tur nekas labs vairs nevar sanākt. Un viņš atlaba tādā stāvoklī, ka lai arī slikti runāja, kā jau pēc šādiem insultiem, bet tomēr ar viņu varēja sarunāties, un viņam bija māsiņas, 247 uz maiņām nāca ar viņu būt kopā, lai viņš varētu, jo, protams, Ausma, man liekas, strādāja par Saeimas deputāti, un viņš izlūdzās Ausmai tikties ar mani ceturtdienās. Viņš saka, Žanet, rakstīsim grāmatu. Es saku, Imant, biznesu vēl, grāmatu. Es nemāku rakstīt, viņš saka, man vajag to brīvību, tās dažas stundas brīvību no visām māsiņām, no visiem, kad es varu darīt to, ko es gribu. Un tavas atnākšana ir iemesls, mēs rakstīsim grāmatu, es dabūšu kafiju, un man bija uzdevums atnest mazo pudelīti balzāmu. Jo Ausma viņam nedeva alkoholu, arī māsiņas nedeva alkoholu, un viņam gribējās. Viņš to sauc par brīvību, viņš bija ļoti brīvību mīlošs cilvēks, un jebkuri ierobežojumi viņu kā pazemoja. Viņš teica, jūtos pazemots. Mēs tiekāmies ceturtdienās, un, protams, ka viņš arī kaut ko man stāstīja, un kaut ko es arī esmu pierakstījusi, ko mēs šobrīd šeit runājam šī filmā par tiem dižcilvēkiem, dižgariem, attieksmi pret to, jo viņam ir tādas vairākas aksiomātiskas saprašanas, un tā pirmā aksiomātiskā saprašana ir tāda, ko viņš neapšauba,
ka katra cilvēka pašapziņa veidojās no tās vietas, kur viņš ir. Un starp citu, Platonam ir formula, ko man iemācīja Imants. Viņš ļoti mīlēja Platonu lasīt un Sokrātu. Un viņš saka, ka Platons saka, kas ir laime. Un viņš saka, ka laime ir dzīvot skaisti. Un kas ir skaisti, tas ir veselība. Kaut kāds savs darbs, kas tev patīk, tu dari lietas, kas tev patīk, no patikšanas uz patikšanu, tu no tā gūsti prieku. Un tad trešā lieta ir pelnīt naudu godīgi. Jo, ja kaut kādu brīdi tev šķiet, ka tas nav godīgi, tas tev ir tā kā tāds melns traips tajā, tas ir par to vērtību sistēmu, par ko mēs runājām. Bet viņš saka, kā tu jūties priecīgs un skaisti, un lai raksturotu varbūt to ziedonismu, man ir tāds viens stāsts, viņi ir vairāk, bet šis ir ļoti krāsains, lai saprastu to, tad tā ir tāda spontanitāte, tad ir kaut kāds maijs, ja, un viņš man zvana, es esmu darbā, viņš man zvana, loģiski ziedonis zvana, es ceļu uzreiz un saka, jā, Imant, viņš saka, zini, ko, man liekas, ka aucē zied ķirši. Es domāju, kā tu vari zināt, ka aucē zied ķirši, ka tu neesi izgājis no mājas un knapi runā? Viņš saka, dzied, es zinu. Es saku, labi. Viņš saka, aizbraucam. Es atlieku visus darbus, cilvēkam zied ķirši, tātad ir jābrauc. Mēs aizbraucam uz to auci, un tur patiešām ir milzīgākais ķiršu lauks, un viņš viss zied. Viņš tā kā traks zied, vai ne? Un es domāju, bet kā viņš to varēja zināt? Tad viņam ir līdz soma. No somas viņš izvēlk milzīgu, baltu, jaunu lina palagu, izklāja tajā ķiršu dārzā, apguļās un saka, načurp. Mēs apguļamies, un es skatos augšā uz to ķiršiem caur tām debesīm, un pēkšņi es redzu, krīt ziedlapiņas, maziņas, tādas ziedlapiņas, un tas mirklis ir tik piesātināti skaists. Un viņš saka, mēs dosimies tikai tuvāk, jo tālāk vairs nav kur iet. Mēs esam Neredz novadā pie Jāņa Jaunsudrabiņa kapa, un te arī netālu ir muzejs, kas veltīts Jānim Jaunsudrabiņam. Un tajās ceturtdienās, kad mēs ar Imantu Ziedoni satikāmies un balzām, mēs daudz runājām, un viņš tā kā mēģināja man stāstīt un izglītot mani latviešu literatūrā un mākslā. Un viens no tādiem dižgariem un lielajiem cilvēkiem Imanta prāt ir Jānis Jaunsudrabiņš. Pirmām kārtām ar to, ka viņš ir sarakstījis brīnišķīgo balto grāmatu, kas ir arī tāda pamatliteratūra, pamatgrāmata latviešu literatūrā. Un viņš ir bijis arī mākslinieks. Jānis Jaunsudrabiņš kultūras kanonā ir gan literatūrā, gan mākslā. Bet tā tēma, ko es gribu attīstīt tieši pie Jāņa Jaunsudrabiņa kapa, ir, ka 1944. gadā ļoti daudzi dižgari izbrauca trimdā. Izbrauca Vilhelms Purvīts, izbrauca Jāzeps Vītols, Karls Kalbe, izbrauca arī Jānis Jaunsudrabiņš. Un mēs padomju laika, okupācijas laikā viņus tā kā mazliet pazaudējām. Varbūt mazliet runāja par daudz par Raini vai Andreju Upīti vai par vēl kādu. Un tad, kad bija Latvijas tā kā atjaunošanās un Otrā republika, tad Imants Ziedonis ļoti daudz darīja, lai atgrieztu cilvēkus, kur viņi bija apglabāti. Kapos kaut kur šeit mātes zemes klēpī, gan Skalbi, gan arī pielika roku pie tā, lai Jaunsudrabiņš atnāktu uz mājām un būtu ar mums kopā. Un mums ir jāapzinās, veidojot savu varbūt tādu sakņu bagāžu, atcerēties, ka mēs par maz uzmanības padomu laikā pievērsām šiem cilvēkiem, tāpēc, ka neļāva. Andrejam Upītim, manuprāt, pat bija tāds teiciens, ka viņi ir aizbraukuši, viņi ir pametuši dzimteni. Un īpaši šie cilvēki, kur aizbrauca mākslinieki, izcili un rakstnieki, kas trimdā ir, mums arī par tiem ir jādomā. Un iespējams, ka mēs varam kādu sēriju uztaisīt par izciliem cilvēkiem, kuri bija aizbraukuši tur. Jā. Un apzināti viņus kaut kādā veidā vest saulītē, jo tie arī ir mūsu sakņu sistēma, viņi ir Māras tīkla dalībnieki. Jā. Es no savas puses varu piemetināt mazliet citu virzienu, kā pasaulē un Latvijā atgriežas zīmes kods, Latvijas zīme, un Māras tīkls jaunās skaņās, jaunā vērtībā, jaunā jēgā. Un viena no Māras tīkla neatņemamām sastāvdaļām ir laimes akmeņi. Vakar mēs viņu sasaistījām Ojāru Feldbergu. Ojārs Feldbergs ir klātsošs arī šajā ansamblī, kas ir Ojāra Feldberga
veidots mākslas un piemiņas darbs. Varbūt, ka tie cilvēki, kas tagad tieši skatās mūsu šobrīd, tikai šo, teiksim, sarunu, domā, kas ir Māras tīkls, tad es atgādināšu, ka tā ir tāda kopīgi izveidojusies ideja, un tā ir viena no Imanta Ziedeņa pēdējām vēlmēm. Viņa ieskatā Latvija varētu būt vairāk, varbūt pat pavisam aizsargāta, ja mēs varētu uzklāt uz Latviju tādu kā zīmi, Māras zīmi, un mēs par to runājām, atceries ar Imantu 2012. gada novembrī, kad jau viņš tā kā jau gribēja savas pēdējās vēlēšanās izteikt, un mēs esam kaut ko jau darījuši iepriekš, un atkal esam šobrīd satikušies, lai realizētu šo Imanta Ziedoņa pēdējo vēlēšanos, uzklāt uz Latviju gan virtuāli, gan arī vēlāk īsti ar akmeņiem, ar dižvietām, dižcilvēkiem, dižkokiem šo Māras tīklu. Jā, un Māras tīkls gan kā sega, gan kā palīga līdzeklis, instruments, lai mēs atkal savienotos ar savām saknēm. Lai ko tas vārds nozīmētu. Un tāpēc akmens, kā pirmā būtne uz zemes, ir svarīga sastāvdaļa. Caurvijot šo stāstu cauri Jāni Jaunsudrabiņš, starp citu Jānis Jaunsudrabiņš bija viens no retajiem rakstniekiem, kurš Vācijā dzīvojot trimdā spēja nopelnīt ar rakstniecību. Tas nozīmē, ka viņš spēja rakstīt arī vācu valodā, tāpat kā Zenta Mauriņa dzīvodama Vācijā. Starp citu, viņa ir vairāk ordeņi par to, kā viņa palīdzēja vāciešiem izdzīvot pēckara periodu. Mēs vispār par viņu ļoti maz ko zinām. Ka tas padomju okupācijas laiks mūsos ir ļoti daudz noārdījis tādiem mankurtiem, tā zināšanas par saknēm, un, manuprāt, mums ir jāatgriežās un jāatgūst tas, ko padomju laiks noārdīja. Mēs tagad atgriežamies. Mēs atrodamies Sēlijā, Ormaņkalnā, un Imantam Ziedonim šķiet, ka šī ir viena no skaistākajām vietām Latvijā. Skatāmies tur pāri, ir tik daudz redzami pilskalni. Un viena no Imanta Ziedoņa idejām ir, ka varētu kādos Jāņos, visos pilskalnos sadegt ugunskurus. Iedomājies, Imants man stāstīja, ka ir 520 pilskalni, bet kāds zinātājs teica, ka to ir vēl vairāk. Katram pilskalnam būtu kāds atbildīgais, un viņš rūpējās par to, ka katrus Jāņus pilskalnā deg uguns. Un tad, Dāmant, mūs no augšas Jāņu naktī varēs redzēt. Ka gaismas pils ceļas augšā. Jā, kad mēs spīdam. Ja kādam šķiet, ka Ziedonis kaut ko nesaprot, ka viņam liekas, ka vajag saknes un identitāti, tad šeit Ormaņkalnā ir Saint-Exupéry teiciens. Neesam šķirami no savas zemes. Tā domā ne tikai Imants Ziedonis, bet arī Saint-Exupéry. Jā, man nav ko piebilst. Te ir fantastisks skats. Es ceru, ka to redzēs arī kamerā, bet tas loks, caur kuru mēs redzam firmamentu, ir apmēram 90 grādi. Un tas ir viens no plašākajiem skatiem, kādu mēs līdz šim esam redzējuši. Aicinu katru Latvijas tēvzemes patriotu atbraukt šeit un ļaut dvēselē dziedāt. Mēs abi ar Daumants vairāk, es mazāk, esam arī uzņēmēji. Jā. Un mēs kā uzņēmēji sākām rēķināt, kas būtu, ja katrs latvietis ar savu ģimeni censtos apceļot visas Imanta Ziedoņa 10 skaistākās vietas un visus dižgarus, iepirkties vietējos veikaliņos, palikt pa nakti, paēst krodziņā. Iespējams arī, ka tas dotu lielu tādu devumu Latvijas ekonomikai. Angliski tās teiciens, it's not your business. Latviski to varētu pārtulkot, tā nav tava darīšana. Tad tas, ko mēs šeit piedāvājam, ieraudzīt, ka mūsu dzimtene, mūsu tēvzem ir katra mūsu un ikviena darīšana. Un katrs biznesmenis, uzņēmējs, braucot uz šejieni, atvedot sevi un ģimeni, savienoties ar saknēm un iepērkotos Latvijas veikalos, ekonomika tiešām pacelta. Biznesa darīšana pacelt nākamajā līmenī. Jā. Ja mēs jau visi brauktu. To mēs Latvijai novēlam. Novēlam, jā. Kad mēs iedomājamies par Latvijas skaistākām pilsētām, mēs tikko veicām nelielu aptauju. Tātad topā mums ir Cēsis, Kuldīga, Ogre, Liepāja. Mēs varam katrs nosaukt savu skaistāko pilsētu. Un tad, kad Imants Ziedonis mani aicināja ceļā uz Latvijas skaistāko pilsētu, es arī domāju līdzīgi. Bet
Mēs nonācām Ziedoņprāt skaistākajā vietā vienā no Latvijas pilsētām, un tā ir Subate. Subate atrodas Sēlijā, un, manuprāt, šī ir viena no skaistākajām vietām, bet tad, kad viņš stāstīja par Subati, viņš pielika klāt arī vēl tādu interesantu lietu, par kuru es nebiju aizdomājusies. Un tā lieta ir tāda, ka, piemēram, mēs ceļojam pa Itāliju, piemēram, mēs ieejam un Itālijas ciematiņā ir viena baznīca. Un ap to baznīcu arī tur viss notiek, katoļu baznīciņa, ja, vai kādā citā vietā. Latvijā ļoti daudzās pilsētās, un Subatē tas ir ļoti izteikti, ir 5 baznīcas. Katrā mazā miestiņā ir 5 baznīcas, tad kas mums ir? Mums ir mūsu mīļā luterāņu baznīca, ar brīnišķīgu iekšā kogriezumu, altāri. Tad šeit ir arī katoļu baznīca, mēs braucām garām, brīnišķīga maza katoļu baznīca. Par nožēlu jāsaka, ka sinagogas vairs nav Subatē, un tepat arī ir pareizticīgo baznīca un darbojošies vesacīmnieku baznīca. Tas nozīmē, ka Subates iedzīvotāji sadzīvo kopā tādā 5 reliģiju tādā sadarbībā, un Imants Ziedonis uzskata, ka tas ir Latvijai ļoti raksturīgs, kas nav varbūt citām zemēm, ka šādā veidā, teiksim, tas skaistums izpaužās tajās daudzajās baznīcās. Bet pats būtiskākais, kad ir ļoti skaists skats, un man pat ir grūti iedomāties, kurā pilsētā vēl varētu atrast šādu skatu, kur no vienas puses ir ezers, un no otras puses ir ezers. Un mēs esam paplašinājuši leņķi no iepriekš minētajiem 90 grādiem uz apmēram 150. Tā ir vareni. Mēs esam vienā no viskaistākajām vietām Latvijā, un tā ir Daugava, Daugavas loki. Man gan jāsaka, Imants Ziedonis mīlēja Daugavu visā garumā, un tad, kad viņš bija kultūras fonda vadītājs, viņam bija īpaša programma Daugava, kurā viņš aicināja iedzīvotājus, kas dzīvo pie Daugavas, veidot dažādus projektus un daudzināt Daugavu. Tas, kas man šķiet ļoti jauki šī sakarā, ka Dainis Īvāns kopā ar Imantu Ziedoni cīnījās pret Daugavpils HES būvniecību. Un, ja viņi būtu uzbūvēta, tad šo Daugavas loku un šī skaistuma nebūtu. Un tā arī tāda mūsdienu diskusija, kā atrast to samērību starp tādām saimnieciskām un enerģijas interesēm un ainavu un dabu. Un šodien šeit stāvot un skatoties šo, skaisti. Ļoti skaisti. Cik tā mums līkuma ir aizmugurē? Ir plašums, ja, un to līkumu jau ir vairāk un līdz Krāslavai, bet šī ir tāda skaista vieta, kur to ieraudzīt. Šeit var sajust, ka Daugavas abas malas mūžam nesadalās. Un ka ir gan Kurzeme, gan Latgali, gan Vidzeme mūžs. Tas nav fakts. Mēs esam Jersikas pilskalnā. Jersikas pilskalns ir viens no lielākajiem un nozīmīgajiem pilskalniem Latvijā, kurā par valdnieku ķēniņi vai karali valdīja Visvaldis. Visvaldis ir viens no 5 Latvijas ķēniņiem. Kad es lasīju par šo pilskalnu, es brīnījos par tā aprakstu. Tā esot bijusi pilsēta ar pareizticīgo baznīcām, jo ķēniņš Visvaldis pieņēma kristīgo ticību no grieķu katoļiem, tas ir no Konstantinopolis, un tad atnāca vācieši un brīnījās, ka kristieši jau ir priekšā. Un tu var tikai pabrīnīties, vai ne, ka te 9., 11., 13. gadsimtā dzīve burbuļoja, bija milzīga, liela, teiksim, darīšana. Un tas, ko viņi darīja, tad šeit ir Daugava, šeit ir ūdensceļš, un kontrolēja šo ūdensceļu un iekasēja nodokļus. Jā, manuprāt, tāda saprašana par tā laika dzīvi un notikumiem, un pats svarīgākais, ka mums ir šie ķēniņi. Sakņu sistēma nostiprinās Jersikā. Tā ir, jā. Vispirms mēs par to uzzinām, mēs atceramies, un tad mēs atjaunojam seno spēku caur sevi un savienojam ar zemi. Viss notiek, viss top.